Šodien mēs brauksim ar pilnīgi jaunu Honda crossover modeli, tas saucas ZR-V, un pirmajam randiņam esam ieradušies Barcelonā. Amerikā pazīstams kā HR-V 4,2 metrus garais crossovers Eiropā ieņems vietu starp mums pazīstamo mazāko HR-V un lielāko Honda modeli CR-V. Lai gan ZR-V paredzēta tikai viena veida un viena izmēra virsbūve, priekšējā reste atkarībā no komplektācijas darināta no vertikāliem vai šūnu formas spraišļiem. Sadaļa zem motora pārsega laikam ir tā, par kuru šoreiz runāsim vismazāk, tāpēc, ka ko tur slēpt spēka iekārta, jo to nevar saukt vienkārši par motoru, ir pārņemta no mums zināmā Honda Civic. Vienīgā atšķirība ir tāda, ka ZR-V ir mazliet izmainīta hibrīda iekārtas baterijas konfigurācija, tāpēc, ka tas ir crossovers, tātad augstāks, lielāks un smagāks automobīls. Atšķirībā no citiem kontinentiem, Eiropā Honda ZR-V būs pieejami tikai ar šo 184 zirgspēku hibrīddzinēju. Tas izveidots no 2 litru benzīna agregātu un 2 elektromotoriem. Pilsētā pārsvarā mēs vispār braucam tikai ar elektrību no šosejas. Jā, ja gribās tādu drusku labāku dinamiku, sevišķi kaut kur uz ārzemju šosejām, tad, protams, benzīna motoram ir jāpieslēdzās un, spriežot pēc skaņas, tas dara to visai negribīgi. Piecirst piešus var ar lāpstiņām zem stūres, kas tāpat kā sporta automašīnā Honda NSX izgatavotas no alumīnija. Otrs variants ir ieslēgt sporta režīmu. Uzreiz jāsaka, ka Honda ZR-V ir izcils pilsētas automobīls. Pilsētas vidē šī automašīna jūtās kā zivs ūdenī, un cilvēks pie šīs zivs stūres arī jutīsies gluži kā savā elementā. Tievi jumta balsti un plašs stiklojuma laukums jau tā nodrošina teicamu pārredzamību, bet spoguļiem ir īsts mājasaimnieču izmērs. Jūs jau laikam būsiet dzirdējuši, ka Japānā ir visvairāk ilgdzīvotāji, un to netieši apstiprina arī jaunā ZR-V salona. Šis ir pilnīgi jauns modelis. Labi, līdzīga automašīna jau gadu pārdod Amerikā, bet tik un tā ir pilnīgi jauna automašīna. Un tomēr vietām salons izskatās tā, kā būtu iestrēdzis 90. Tomēr šis iespējas ir mānīgs. ZR-V salons ir progresīvāks nekā citos Honda crossoveros. Daudzas lietas, ieskaitot vienlaidu ventilācijas kanālu bloku, aizgūtas no jaunā Civic. Ja mēs runājam par tehniku, tad viss ir samērā vienkārši. Īpaši jums ir gadījies kaut kā satikties ar jauno Honda Civic, tāpēc, ka te virtuālais panelis ar rādītājiem malās ir diezgan pazīstams. Ekrāns arī nav no lielākajiem industrijā, taču tas, protams, atbalsta visus vajadzīgos vietāruņus. Klimata sistēma ir ar standarta kloķiem, un viduskonsola, manuprāt, ir ļoti interesanta, tāpēc, ka te ir, kā jau hibrīdam, tad virzienu ieslēgšana ar pogām, tepat ir visi režīmi, un te apakšā ir tāda tā kā kabatiņa, plus abās pusēs mums ir spraudņi. Vienā pusē mums ir USB, otrā Type-C. Kas ir svarīgi, beidzot ir parādījies arī bezvadu lādētājs. Tas ir te priekšā, tātad visparocīgākajā vietā. Ja meklējam tuvākos konkurentus, tad pēc iekārtojuma, izmēriem un pat pēc jaudas ZR-V tuvākais sāncensis laikam ir Corolla Cross hibrīds. Diemžēl ZR-V nevar dabūt ar pilnpiedziņu. Un visbeidzot iesēdīsimies jaunā Honda ZR-V aizmugurē. Tā ir ļoti svarīga pozīcija šajā automašīnā, jo tas ir ģimenes auto, un tajā pārsvarā cilvēki tomēr brauks ne tikai 1 vai 2, bet varbūt 3 un 4. Un tas, kas man patīk, tieši tāpat kā lielajiem Honda crossoveriem, šeit ir gludā grīda, tātad nav transmisijas tuneļa. Sēdeklis varbūt nav ne tas garākais, ne arī augstākais, bet tudies atzveltnes leņķis ir ļoti pateicīgs. Tas nozīmē, ka šajā automašīnā ērti varēs braukt aizmugurē arī garākus gabals. Tātad 200, 300, varbūt vairāk kilometrus. ZR-V ražots Hondas jaunajā megarūpnīcā Ķīnā. Cenas tiks izziņotas jūlijā, bet jauno crossover Rīgā ieraudzīsim septembrī. Kā jau mums sākumā likās, jaunā Honda ZR-V vairāk ir tāds kā transporta līdzeklis nekā automobīls tādā emocionālajā izpratnē, tāpēc, ka automašīnai nav tāda izteikti braukšanas īpašība, tā nav ārprātā dinamiska. Toties tā ir ļoti ērta, tā ir viegli apgūstama, tātad iekāpjot automašīnā pirmo reizi pēc 10 minūtēm, jo šķiet, ka jūs ar to automobīlu braucat jau 2 gadus, un, protams, ka tā ir arī ļoti droša. Nav ko slēpt, šīs automobīls būs ļoti piemērots dāmām, taču, manuprāt, ar to var braukt visu dzimumu un profesiju cilvēki.